Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā paveras sirreāla ainava, kurā skatītājs aicināts ienākt un kļūt ne tikai par vērotāju, bet arī līdzdalībnieku. Viktora Timofejo personāla izstādē citi pasažieri. Te laiks rit neizprotamā ātrumā, brīžiem apstājas, lai atsāktos no jauna un ierautu apcerīgā vai arī bezcerīgā braucienā. Tas atkarīgs, kā to uztver. Mākslinieks Viktors Timofejovs dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, kur vada lekcijas, studentiem māca eksperimentālās datorspēles un zīmēšanu Rodēlendas dizaina skolā. Un tā regulārie braucieni ar vilcienu ceļā pavadot pat 3,5 stundas un tikpat atpakaļ iespaidojuši mākslinieka pasaules redzējumu. Vērojot garām slīdošās ainavas, līdz radīts interaktīvs ceļojums absurdā realitātē, ko organizēja Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Rūpīgi domāts par muzeja arhitektūru un eksponēšanas vietu. Pirmais impulss esot bijis muzeja 8-stūra lodziņš, kāds izveidots arī Tornītī, bet īstajos logos tikšķi alfabēta pulksteņi. Man ļoti patīk, ka ir tāds multimediāls piedzīvojums, ka var arī iesaistīties un pats apsēsties un izbaudīt to atmosfēru reāli arī vairāk. Un tā sajūta tieši, ka kustās garu logu visgarām un tāda monotonā skaņa, ļoti vilciena atmosfēra. Telpiska poēzija savā ziņā, kas pēc tam materializējas ienākot tālāk telpā, tālāk izstādē ar to, ka tu sevi apzinies kā šī centrālā objekta daļu. Viktors ir ceļojis no Ņujorkas šodien, un šī iemesla dēļ noteikti arī tā viņa mākslas forma ir Latvijā varbūt nepieradinātāka vai šādās formās tieši neredzēta. Oriģināls un neredzēts pieejams zīmēšanai un tādai kā arī telpiskai izstādē, kas mūs ieved vairākās dimensijās. Tāda sajūta, kā tu atrastos mākslinieka prātā. Dzīves skats mainās vienmēr no tā skatu punkta, kā tu uz viņu skaties. Bet pārņēma man pirmīt arī tāda neliela bezcerība, kad tu saproti, ka dzīve ir aplis. Ir sākums un gals, un viņš nekas nesākās un nekas nebeidzās. Ir ļoti būtiski, kurā pusē tu esi un kā tu skaties uz lietām. Ja? Vai tu skaties no augšas, kur tu redzi debesis, vai tu skaties no tā mazā lodziņa, kur tu varbūt šķiet, ka tas vilciens ap purvu brauc. Viņš aicina mūs vērot, būt ļoti uzmanīgiem un ļauties tam laika plūdumam, bet arī pamanīt tās visas mazās atšķirības, kas mums ir apkārt. Un te, man liekas, arī viss tā asociācija plūsma ar to dzīves vilcienu, kad mēs esam šī mazā skrūvīte kaut kādā lielajā panoptikumā, kad kāds uz mums skatās un kāds nosaka mūsu kustības un cik daudz mēs varam ietekmēt paši kaut kādas pasaules norises. Man liekas, ka mākslinieks ļoti veiksmīgi ir izspēlējis arī šīs arhitektūras iespējas, radot šo vilciena sajūtu caur šīm mazajām telpām un arī tā kā to pārpasaulīgo sajūtu šajā lielajā telpā. Man liekas, ka tā ir veiksmīga izstāde, un viņa arī tāda ir rotaļīga ar savā ziņā, tāds meditācijas ceļojums, tāds pieredzes ceļojums, kur katrs var nolasīt dažādu nozīmju līmeņus. Viktora Timofejova instalācija ir ļoti rādoša, ļoti stāstoša, attēlojoša. Tā ir draudzīga, es domāju, ka lieliem un maziem piemērota. Bet interesanti, ka tāds attēlojums ar tik semantiski piesātinātu sižetu nav bieži sastopams laikmetīgajā mākslā. Es domāju, ka daudzi Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvji pat neuzdrošinātos kaut ko tik tādu pat ilustratīvi izstādīt. Veiksmīgs šajā darbā ir viss, sākot no ieceres un beidzot ar izpildījumu un ievietojumu telpā. Varbūt, ka man tā glaznoto fonu, video, vizualizācija likās drusku nepārdomāta tieši mēroga maiņas dēļ, bet tā ir tāda ļoti maza astīta. Skatītāju un ekspertu vērtējums 5 devu sistēmā. 5 devas. 4 devas. 5 devas. 4 devas. 4,5 devas. 4,5 devas. 5 devas.